Sveiciens, prieks, ka esi iegriezies vai iegriezusies manā podkastā, ko sauc Whispers of Freedom. Sen te nav būts. Jā, tātad par ko ir šis podkāsts? Kas šeit notiek? Jāatgādina vispirms jau pašai sev. Man lielākā passion, jeb mana aizrautība ir cilvēks un cilvēka sevis atklāšanas ceļš un sevis iepazīšanas ceļš. Un tik līdz mēs atveram kādu kārtu, atveram kādu šķautni sevī, tā paveras gan kaut kādas ēnas puses, kurāks, ja tā tas ir, tad ko es ar to daru, un atvers spēcīgās puses šajā, kā es to varu izmantot, tad, kad es zinu sevī šo, un ko es ar to tālāk daru, un visbiežāk tas rada pārmaiņas, un tad, kad tās notiek, tad sāk parādīties atkal jauna šķautne, un tas sevis atklājumu ceļš, es negribētu teikt sevis meklēšanas ceļš, jo tas neizklausās ar tādu pozitīvu pieskaņu, bet es gribētu teikt tāds sevis atklāšanas ceļš jau patiesībā nebeidzas visu dzīvi, jo tu atkal uzzini kaut ko jaunu par sevi, ko tu nebija gatavs uzzināt pirms laika. Un par to ir arī Whispers of Freedom, tas ir par brīvību, jo tikai tad, kad mēs ļaujam sev būt sev pašiem, atļaujam sevi ieraudzīt par to, kas mēs esam, nevis par to, kas mēs neesam. Interesanti, man bija tieši saruna ar vienu iedvesmojošu sievieti, un mēs runājām par to, ka man defaultā ir daudz vairāk šīs te maskulīnās enerģijas, un man viņi ir jābalansē ar sievišķo enerģiju, un viņai atkal tieši otrādi, un viņa man saka, jā, un es vienmēr skatos uz tām meitenēm, kurām tā jauda, viņas iet, dara, sasniedz un tā tālāk, un nopelna, un tas viss liekas tik forši, ka vienmēr viņa ar tādu abrīnu uz to skatās. Es saku, jā, es atkal vienmēr esmu skatījusies uz abrīnu, tad, kad es biju gatava sev atzīt, ka tā ir abrīna, nevis skaudība, kura saucās kā kaut kāds nicinājums vai nesaprašana vai izlikšanās, par sievietēm, kuras spēj būt tādā plūsmā un paļāvībā un attiecībās būt tajā, es negribētu, beznosacījuma kaut kādā kalpošanā, tādā, kuras var iedvesmot to savu vīrieti, un viņas pašas var plūst un vienkārši būt skaistas, būt ģimenei, un es vienmēr to abrīnoju. Un tad beig galā mēs nonācām pie secinājuma, redz, tas tāpat kā ar tiem čirkainiem un taisnajiem matiem, ka tām, kurām ir tie čirkainie, tās grib tos taisnos un otrādi. Tāpat mums ļoti bieži arī ir dzīvē, ka mēs salīdzinamies un mēģinam būt tie, kas mēs neesam, un tas mēdz būt tā kā tik tālu, kur mēs sev sakām, ka mēs esam kaut kur nepareizas, pat tad, kad liekas, nē, es jau, un es atkal un atkal nonāku punktā pats, bet te taču es arī biju tā kā izlikusies, te arī īsti tomēr tas līdz galam nebija par mani, un atkal es nonāku tajā atklājumā, un tas ir tik ļoti interesanti, un principā par šo tad arī ir podkāsts, par to ir podkāsts Whispers of Freedom, par ceļu, kuru mēs ejam, kas ir sevis atklāšanas ceļš, brīvības ceļš, kur ar katru reizi, kad mēs sev noņemam kādu no tām smaguma bumbām nost, mēs varam iet ar vieglāku soli, ar baudupilnāku soli, vairāk pamanīt, kas ir apkārt un vispār dzīvot un piedzīvot baudupilnāku dzīvi, un nevērst tik daudz fokusu uz tām smaguma bumbām, kuras mums ir pie kājām. Un, tad par šo arī ir šis podkāsts kopumā par ceļu. Un šodienas tā tēma, par kuru man gribas parunāt, ir par to, ka šī te
Ir tāds teikums, es nepateikšu laikam precīzi, kā viņš skan, bet tā doma ir par to, ka tev drīkst būt viss, un ka tev nav nekas jāupurē. Un es par šo domāju, un es domāju, kāds bullshits. Kāds bullshits. Es atvainojos. Es sapratu, ka es esmu tā kā online. Jā. Un es saprotu, ka es tam tā kā pilnīgi nepiekrītu. Tev var būt viss, tev var būt. Bet kādās proporcijās, un vai tiešām ir tā, ka tu neko neupurē? Varbūt tā vārda izvēle ir tāda ļoti smaga, bet tā man te fonā kaut kur bērni tas mikrofons tik ļoti ķer. Okay. Jā, tātad varbūt, ka tā upurēšana, tas vārds ir tāds ļoti skaļš. Kā mēs to varētu nosaukt citādāk? Mēs to varētu nosaukt kā izvēli, ka tev vienmēr būs jāizvēlas kaut kādā daudzumā prioritātes. Un tajā brīdī, kad sievietes saka, ka tev var būt gan bizness, gan bērni, gan tu vari būt labākā sieva, un tev var būt ļoti labs augums, un tu vari būt viskaistāk saģērbusies, un vistīrākā māja, un viskaistākais dārs. Jā, bet vai tas viss tev var būt, un vai tev var būt vislabākās attiecības ar bērniem, kur tu esi visklātesošākā mamma par 100%, ja tev ir 100% un par 100% būt klātesoši savā biznesa izaugsmē, kurā tev ir ambīcijas un būt 100% klātesoši attiecībās un tām veltīt fokus, un vai tas viss tu vari būt vienlaicīgi par 100%? Un te ir atbilde nē. Te ir atbilde nē. Un jo ātrāk mēs šo saprotam, jo mēs beidzot beigsim sevi izdedzināt, kaunināt un vainot tajā. Jo tajā brīdī, kad tev ir bērni un tu izvēlies, tad, kad atnāk mājās vīrs, piemēram, ja tu esi tā, kas esi mājās ar bērniem, kamēr vīrs ir darbā, un tu pēc tam ķeries klāt savām lietām, tad, kad viņš atnāk mājās, tu ziedo savu laiku ar ģimeni. Let's be real. Ok, būs diena, kad tu to nedarīsi, būs diena, kad tu to balansēsi atkal uz otru pusi, bet būs brīži, kad tu iespējams mēnešiem upurēs tieši šo laiku, kad tu ziedosi, nevis upurēs, bet ziedosi. Tas būtu, man liekas, tāds, skaistāks vārds. Kad tu ziedosi laiku tam, un varbūt pienāks brīdis, kad tu ziedosi laiku otrādi, un pienāks brīdis, kad tu ziedosi laiku, ko tu varētu veltīt pati sev, savai izaugsmē, lai veltītu laiku attiecībām ar vīru, vai ziedosi laiku savai fiziskai labklājībai, fiziskai formai, nezinu, iesi sportot, ēdīs veselīgāk, gatavos veselīgākas maltītes, nevis pievērsīsies savam biznesam un potenciāli tu nenopelnīsi vairāk. Piemēram, tur mēs varam diskutēt, kā tur tas ir, vai tiešām, ja tu ieliec tur to savu enerģiju, tad kā viņi tur nāk atpakaļ un tā tālāk. Bet ideiski, ja mēs runājam kaut tikai no laika sadales un no enerģijas, jāatceras, ka mums ir kaut kāds trauks, kurš ir, tad, kad viņš ir pilns, tur ir 100% enerģijas. Es pati saku, un es pat dzirdu, ka, protams, ka tur mēs varam izstiept to plašāk, tad, kad tu kusties un dari, tu vari vairāk izdarīt, un tas, kurš dari, tas var vēl vairāk izdarīt. Jā, bet tad, kad tev ir 24 stundas, tad tev jebkurā gadījumā viņas kaut kā sadalīsies. Un ja tu gribi veltīt laiku darbam, un vienalga, vai tas ir algots darbs, vai tas ir savs bizness, ja tu tam velti savu laiku, tad kaut kam citam tu nevelti laiku. Un ja tu gribi būt klātesoša mamma, un tu gribi iet uz darbu, un tu gribi, lai tev ir māja kārtībā, iespējams, tu nevarēsi smuki sapucēties tajā dienā. Un tas ir ok. Un tas ir ok. Pirmkārt saprast to, ka tā nav taisnība. Ja tas, ko tu redzi, soc kontos vai kaut kur citur, tev liekas utopija, kur kāds dzīvo šo dzīvi, kuram tas viss ir pa 100% vienā un tai pašā dienā, tas ir
bullshit. Ja tā tas notiek, tās varbūt ir kaut kādas dienas, un tas cilvēks ir patiesībā sevi izdzinis tā, ka tur no piepildījuma nav nekā. Protams, varbūt tie scenāriji, kur cilvēkam ir ļoti daudz palīgu, un tur, protams, ka to visu var izmenedžēt, bet lielākoties tas nenotiek vienlaicīgi visās jomās. Tāpēc ir svarīgi pirmkārt sev pateikt un atzīt to, ka es nebūšu perfekta visās jomās, es nebūšu uz 100%, pat ne perfekta, bet uz 100% visās jomās. Un ir ok, ka es kādās dienās ziedoju šo sfēru, lai būtu šajā klātesošāk, jo šajā mirklī es šo izvēlos. Un te ir tas vārds prioritāte. Un tad pateikt, es izvēlos savu darbu kā prioritāti. Es izvēlos savu pašrealizāciju kā prioritāti. Es šajā dienā izvēlos pavadīt laiku ar vīru kā savu prioritāti šodien. Tā ir tā viena puse, ka mums jābeidz sevi zākāt par to, ka mēs visur vienmēr neesam perfektas. Un tad ir tā otra lieta, runājot par šo, mums tas bija diezgan sen atpakaļ, kaut kādus vairākus gadus atpakaļ, kad mēs bijām Barcelonā ar vīru, un ļoti bieži tieši tad, kad mēs neesam mājās, kad mēs esam prom un ārpus vispār, tās ierastās vides, mums rodas kaut kāda nestandarta risinājuma, pat nevis nestandarta, bet rodas kaut kas jauns, ko tu varbūt neredzi, un ir tas teiciens, you can't see the picture while you're in the frame. Tad tieši par šo tas arī bija, un mēs sēdējam un domājam par to, ka mēs netiekam galā, ka nav laika un mājās ir spriedze. Man bija savs bizness, Jurģim ir savs bizness. Mums ir māja, un tajā brīdī, kad mēs tur bijām, mums bērniem bija, pieņemsim, es nepateikšu precīzi, piemēram, 4 un 2 gadi. Viņi negāja bērndārzā tajā brīdī. Viņi negāja bērndārzā, līdz viņiem bija 5 un 3 gadi. Jā. Un ir tā sajūta, ka tu netiec galā, un tu neesi gatavs īsti neko upurēt, jeb ziedot vairāk, kā tu to dari šobrīd. Neesi gatavs mazāk pavadīt laiku ar bērniem, neesi gatavs mazāk laika veltīt savam biznesam, savai pašrealizācijai, lai tas izklausītos skaistāk priekš sievietēm. Tu neesi gatavs arī vēl tā kā mazāk laiku pavadīt ar vīru, un tiem, kam ir bērni ar mazu gadu starpību, saprot, ka tas vispār ir ļoti bieži, ļoti grūts jautājums. Un mēs par to domājam, mēs sapratām, pagaidi. Mums vajag palīgu, kas mums nāk tīrīt māju. Un tas bija tāds, tā kā, protams. Un es negribu teikt, ka tas visiem ir obligāti, bet tas mums bija tāds aha moments, ka te ir viena no tām atslēgām. Tad ir tie pienākumi, kur tu esi aizstājums un kur tu neesi aizstājums. Un ir tie pienākumi, kur tev patīk un kur tev nepatīk. Un mūsu abu gadījumā nav mājas tīrīšana, nav mans absolūti vieta, kur es gūstu kaifu, bet tas paņem laiku. Tad, kad tev ir vēl 2 mazi bērni, tev ir pietiekoši liela māja, tas paņem laiku. Un vēl vairāk, ja visi ir mājās. Un mēs sapratām, šis ir vislabākais punkts. Un, protams, ka tajā brīdī, kaut kādā brīdī, tur var būt kaut kāds naudas jautājums, tāpēc liekas bāds, bet vai tas nav tā vērts priekš tā, ko tu iegūsi, priekš tā miera, priekš tā laika, kā uzlabosies tava dzīves kvalitāte, un iespējams, ja pat budžets ir tāds ciešs, varbūt kaut kur citur noņemt ir vieglāk un atvēlēt tam, ja tas tev ceļ tavu dzīves kvalitāti. Un šis lēmums mums bija tāds, tas atviegloja tik daudz, tas atrisināja tik daudz, tas radīja mājās daudz lielāku mieru, tas radīja man to sajūtu, ka es varu nevis kārtējo reizi atkal turpināt tīrīt māju, bet apsēsties un kaut ko padarīt ar bērniem, vai izdarīt kaut ko savā darbā, vai iziet ar vīru pastaigāties. Un atkal, ja mēs runājam par to upurēšanu vai ziedošanu, jā,
tu ko ziedo? Tu ziedo, un mēs varam, bet es negribu, lai manā mājā kāds nāk. Ok, labi, tad paliec pie tā paša. Es negribu tam tērēt savu naudu. Ok, jo tu atkal ziedo. Tu ziedo to, ka kāds nāks tavā mājā. Tev ir jāatrod tas cilvēks, ka kāds nāks tavā mājā, un tev tam aizies finanses. Un vienmēr tu kaut ko lietas svaru kausos. Vienmēr. Un šis ir tas punkts, par kuru man šodien ļoti gribas runāt, jo mēs šo bieži aizmirstam. Mēs aizmirstam, kas ir tas, ja es kaut ko izvēlos, ko es neizvēlos. Vai ja es kaut ko neizvēlos, tad ko es izvēlos? Jo tev vienmēr tam ir vairākas puses. Ja es izvēlos veltīt vairāk laiku savai pašrealizācijai, tad es neizvēlos šobrīd vairāk laika veltīt savai ģimenei. Jā, un man ir tas jāapzinās, man ir jāizdara apzināta izvēle šajā. Mēs ļoti bieži neizdaram apzinātas izvēles, un tad brīnāmies par rezultātu. Un tam var būt, un kā mēs pieņemam šos lēmumus, tam var būt dažādi veidi. Un tā pirmā lieta, protams, ka vispār izklausās briesmīgi, ka mums kaut kas ir jāizvēlas, bet mana pārliecība ir tā, ka tu vari mainīt. Un vispār, jo tu apzinātāk dzīvo un apzinātāk sev sauc lietas īstajos vārdos, jo tu vari daudz vieglāk navigēt pa savu dzīvi pēc tā, kā tu vēlies. Nevis pēc tā, kā ir iemācīts, kā ir dzirdēts, kā vajag, kā vajadzētu, bet reāli izdarīt apzinātas izvēles, jo ļoti bieži mēs vienkārši ejam pa iemīto taciņu. Un tāpēc ir svarīgi lietas nosaukt īstajos vārdos. Tas ir tas, kas parasti notiek pie manis arī sesijās, kad tiek lietas nosaukts īstajos vārdos, un brīžiem izklausās ļoti skarbi. Bet tikai tajā brīdī, kad tu pats apzinies un atver acis, tu spēj kaut ko mainīt. Un tas notiek jebkurā praksē, jebkurā dziedinājuma praksē, kur tu ej, ir tā pirmā lieta, ka tu apzinies. Un tikai tad, un tad seko darbība vai nedarbība, kas arī ir darbība. Nu tātad, caur ko mēs mēdzam izvēlēties šos te lēmumus, kad mēs liekam svaru kausos, mēs ļoti bieži izvēlamies pēc īstermiņa baudas. Īstermiņa bauda visbiežāk ir vienādības zīme ar ilgtermiņa ciešanām, un otrādi ilgtermiņa bauda ir īstermiņa ciešanas. Tas ir viens aspekts, pēc kura mēs mēdzam izvēlēties. Nu, piemēram, es šodien neiešu pastaigāties, man ir svarīgi neiešu ārā sportot vai neiešu skriet vai vienalga, jo es labāk izvēlos pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Vai man vienkārši pienāks atpūsties. Un mēs ļoti bieži mēdzam aizmālēt sevi aiz šiem klišejiskiem tekstiem, kad patiesībā mums ir jāizdara tās lietas, lai tās nebūtu ilgtermiņa ciešanas. Man ir svarīgi šodien pagulēt ilgāk, man nebija tik dziļš miegs un tā tālāk, un tāpēc es nepiecelšos un nepavingrošu šodien, un pēc laika mums sāp mugura atkal, un mēs atopamies, ka ir ilgtermiņā ciešanas šajā, un mēs ļoti bieži tad, kad, bet kāpēc tad ir svētki, un kāpēc tad es nevaru apēst kūkas gabalu? Mēs sakam sev 4 reizes nedēļā, un tad brīnamies, ka ilgtermiņā tas rada ciešanas, ja tā to var nosaukt. Un mēs ļoti bieži izdaram izvēli pēc īstermiņa baudas, kas ir īstermiņā vieglākais ceļš. Un šeit tas var nebūt tik vienkārši, kā tas izklausās, jo tie var būt arī lēmumi. Piemēram, es izvēlos tiem, kam ir problēmas ar emocijām, kam ir problēmas ar kontaktu ar cilvēkiem īstu, tiem, kam ir, tie, kas ir achieveri.
Viņiem var būt problēmas, viņi izvēlas, ne, man ir jāizdara darbi līdz galam, man ir vēl jādara vēl. Tā vietā, lai iet mājās pie ģimenes un pavadītu laiku kopā ar maziem bērniem, ar kuriem tev ir ļoti grūti, jo viņi prasa tevi klātesošu un prasa tavas emocijas un tevi visu. Un tad īstermiņa bauda ir ilgtermiņa ciešanas tieši šajā punktā. Vai arī otrādi, tiem, kam ir grūti sevi sadisciplinēt un pieņemt lēmumu un darīt, tad viņi atrod to, kā patiesībā viņiem ir vēl jāpasēž te ar bērnu, tāpēc, ka tas ir tas, kas ir pareizi, un atkal, un neizdara tās lietas, par kurām ir ilgtermiņā ciešanas. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, tad, kad mēs pieņemam lēmumu, un lēmumus mēs pieņemam visu laiku. Šodien tieši vienā podkāstā klausījos, ka mēs dienā pieņemam cik 350,000 lēmumus katru dienu, vienkārši tik overwhelming. Jā, tad, ja mēs vairāk kļūtu apzināti, it sevišķi, un to pirmo jau var sākt darīt, par to, ka tad, kad mēs jau apzināmies, vajadzētu to un tad sevi piefiksēt un nosaukt lietas īstajos vārdos, kas ir tas, ko es izvēlos un kas ir tas, ko es neizvēlos. Un kāpēc patiesībā es to neizvēlos. Nevis tāpēc, ka es tiešām gribu šo, bet tāpēc, ka patiesībā es tik ļoti negribu to. Un ir grūti sev piespiest, jo tas nav ieradums un tā tālāk. Tātad tas ir viens veids, kā mēs izvēlamies šīs šos svaru kausus, ko mēs vispār izvēlamies un neizvēlamies. Otra lieta, ko es esmu piefiksējusi, ir, ja mēs skatāmies, ka es jau pirms tam pieminēju, ka ir tie cilvēki, kuriem ir izteiktāka, jau dabiskāka, lielāka, spēcīgāka šī sievišķā enerģija, un ir, kam ir vīrišķā enerģija. Un tās, sievietes vienalga vai vīrieši, kuriem ir spēcīgāk šī te plūsma būt ar vīrišķās enerģijas pārstāv teikt, viņi vienkārši var darīt neko. Piekārtot, vienkārši staigāt, vērot dārzu vai vienkārši būt. Tie cilvēki vienmēr mēģinās, viņiem vienmēr lielāka problēma būs izvēlēties balansu uz otru pusi. Vienmēr gribēs atrast sev iemeslu, kāpēc tos svaru kausus turpināt likt uz to plūsmu. Un otrādi, tiem, kam ir šī spēcīgāka vīrišķā darīšanas enerģija, viņi vienmēr gribēs izvēlēties pat tad, kad viņi zinās, ka viņiem ir pienācis laiks vai nu atpūsties, vai nu uztaisīt meditāciju, vai nu ielpot svaigu gaisu, vai nu aizbraukt uz jūru, pasauļoties, vienkārši neko nedarīt. Viņi vienmēr mēģinās atrast, kāpēc viņu izvēle, jeb šie svaru kausi noslēgsies par darīšanu. Maskulīna enerģija ļoti svarīga ir šī jēgas sajūta, lai tas, ko viņi dara, lai tam ir jēga, lai tas ir kaut kāds izmērāms, racionāli. Un tāpēc mums vienmēr ir jāpiefiksē, vai tajā brīdī, kad mēs kaut ko izvēlamies, vai mēs izvēlamies pēc tā, kas jau mums ir dabīgi spēcīgā puse, piemēram, somiņu sieviete, piemēram, nes uz to vienu plecu. Un, ja mēs runājam ar fizioterapeitu, viņš saka, jānesā uz otru pusi, tev var redzēt, uz kuru pusi tu nesā, bet tā ērtākā puse ir tā viena puse. Un ir jānesā uz otru, lai rastos balans, bet ir tik nērti, sievietes jūs zinat, cik nērti ir paņemt uz otra pleca. Un tāpēc ir tik ļoti jāsaprot, kas ir tas, ko es izvēlos, un kas ir tas, ko man vajag, jo tas vienmēr būs par izbalansēšanu, jo esot vienā grāvī, vai izvēloties vienmēr tas ilgtermiņā tāpat rada kaut kādas ciešanas, ja nav balansa. Un tad ir tas, kad tas bija aizvakar, es domāju par saviem posmiem, es kaut kad par to parunāšu arī šeit. Tie posmi, kas tagad ir izdzīvoti, ar mani ir tā, ka
man visos ir jāiebrauc pa 100%, un tas citreiz ir tik kaitinoši. Jāsaprot līdz kaulam, kā tas ir dzīvot tajā vīrišķajā, un tad kā tas ir dzīvot tajā sievišķajā, un vēl visādos punktos. Bet tad es sapratu vienu lietu. Ja mums katram vai katrai, ja mēs skatāmies atkal par to mūsu autentiskumu, kas mēs esam, tad mēs sastāvam no tādiem, es tā iztēlojos, no tādām pasakām, kur ir burvju dziras. Un tur ir dažādas proporcijas. Tur mazliet tā vīrišķā enerģija, un tā sievišķā, un tā sievišķā sastāv no pacietības, no tā. Un te ir tā mūsu spēja ātri reaģēt, un te ir tā mūsu spēja varbūt būt aizkaitināmam. Un vienā podkastā es par šo runāju, kur tev nav, ja tu esi ātri aizkaitināms, tā nav vienmēr slikta lieta. Katrai lietai, katrai īpašībai ir vieta būt. Jautājums, kur tu viņu izmanto, kur tev viņa var kalpot. Jo ne par velti tieši tā perfektā buķete tev ir dota, lai tu varētu darīt, lai tu varētu būt tieši tā un varētu savā dzīvē darīt tieši to. Tieši tāpēc, ka tev ir šī perfektā buķete, un tas mūsu uzdevums tajā mūsu atklāšanas procesā ir saprast, kādā proporcijā ir kam jābūt tieši mums. Bet kamēr mēs sēžam tajā vienā un ejam to ierasto taku, mēs nevaram atklāt, piemēram, ja mēs runājam par vīrišķo, sievišķo enerģiju, tu nemaz nezini, kā tu justos tajā brīdī, ja tu savai dzīvē iedotu vairāk disciplīnu, struktūru, ne pārspīlētā, ne tajā veidā, kā tu varbūt esi kaut kur jutusi vai bijusi kaut kādās darba vietās, kur ir tik, bet ja tu to iedotu sev tā, kā tev vajag, un sākumā tur citreiz sanāk iekāpt grāvī, lai tu atrastu, kā tas dara tev, kā patiesībā tā vīrišķā enerģija, jeb šī struktūra un disciplinētība palīdz plaukt tavai sievišķībai. Kā tas iedod kaut kādu saturu tam, ka tu neesi pilnīgi izšķīdis. Un otrādi, kā patiesībā tas, ja tu esi tajā maskulīnajā darīšanas enerģijā, kā tad, ja tu sev atļauj just un būt, kā tas iedod jēgu tam, ko tu dari, piepildījumu, prieku, bet kamēr tu tur nekāp un izvairies no tā, tikmēr tu nesaredzi, cik tas ir skaisti. Man ir bijuši, nezinu, kāpēc pēdējā laikā tik ļoti daudz tēmas ir ar sievietēm sesijās un arī projektā bija, un vēl pacēlušās ir tēmas par naudu, par finansēm. Un tās, ne tikai, es domāju, sievietes, bet arī vīrieši, un domāju, ka ar dažādās situācijās ļoti bieži baidās vispār paskatīties, kas notiek ar viņu finansiālo situāciju, sākt budžetēt, jo liekas, ka tas rāmēs, ka tas atņems brīvību, un tā būs vēl viena kaut kāda podkāsta tēma, kad es par to runāšu, jo man tas vienkārši liekas tik svarīgi. Tā atkal ir tā apzinātība, vai ne, ka tu vispār apzinies, kas ar tevi notiek, nevis aizspied acis, ausis un tēlo, ka tas uz tevi neatiecās. Bet kā tas, un šis bija tas, ko es esmu izbaudījusi uz sevi, kā tas, mēs runājam tieši par naudu un par finansēm, kā patiesībā tas, ka tu sakārto finanses un tu zini, kur tava nauda iet, nāk, kā tu viņu tērē, cik daudz tu viņu tērē, ka tu viņu plāno, kā tas patiesībā dod brīvību. Un tie, kas jau to dara, liekas, loģiski, bet tie, kas to nedara, tās ir vislielākās bailes, jo liekas, ka tad, kad to izdarīs, tad vairs nevarēs atļauties tur to, bet varēs, tu vienkārši varēs arī daudz ko vēl vairāk. Un tu sapratīsi apzināti vispār, ko tu dari. Lai nav tā, ka tu nesaproti, kāpēc tev ir svētdienā pohs, jo tu esi sestdienā piedzēries, bet tu pat nepamanīji, ka tu esi piedzēries. Un tad līdzīgi ir ar naudu, ka tu nesaproti, ka tu esi iztērējis, piemēram, kafejnīcā sēšanā 400 eiro mēnesī, bet tu nemaz neesi pamanījis, ka tu esi iztērējis tik, un vai tu apzināti vispār gribi to darīt. Ja tu gribi, viss fine, turpini, bet ja nē, tad apzinies, un ko tu patiesībā gribi, tas atkal ir par tām izvēlēm.
ar to es gribu teikt, ka abas šīs puses ir tā vīrišķā, sievišķā, jeb tas balanss ir tik svarīgi, jo viņi viens otru papildina, ļauj otrai pusē plaukt. Bet vispār, baigi, es šodien negribēju runāt par to vīrišķo, sievišķo enerģiju, vairāk par tām izvēlēm un par to ziedošanu un par to, ka mēs vienmēr izvēlamies un vienmēr kaut ko ziedojam. Man bija ļoti izteikts stāsts, man redziet, vairākas reizes pieminu tos bērnus, jo man būs 3, un tad man, protams, ka šī tēma atkal ir tāda aktuāla. Un es atceros, ka tad, kad piedzima, tad, kad Kristians piedzima, tad, kad viņam bija 6 mēneši, es sāku strādāt, veidot savu biznesu. Un man Kristianam nāca aukle, kas bija pie mums mājās dažas stundas, pāris reizes nedēļā. Tā bija man vīra māsa, un es zinu, ka tajā laikā tas bija absolūti nepopulāri. Tajā laikā tā nedarīja. Tu esi dekrētē, tev jābūt tur ar bērnu 100%, bet man tas vispār nederēja. Es jau juku prātā pēc tiem 5-6 mēnešiem, man gribējās iet darīt, tā kā realizēties, un tad, kad piedzima Kārlis, tad viņam bija precīzi 2 gadu starpība, un es sāku strādāt, tad, kad Kārlim bija 2 mēneši, un ļoti intensīvi, un ļoti daudz es darīju, un arī tas bija tik nepopulāri, bet ir pagājuši gadi, un šodienā es skatos viņiem ir 8 un 6 gadi, un es domāju, vai es būtu darījusi citādāk, jo galu galā tagad būs vēl viens bērns, un vai būtu kaut kas, ko es darītu citādāk, vai es šoreiz gribētu darīt citādāk. Ir tā viena lieta, kuras vispār saku, ka es nezinu, vai jūs dzirdat fonu. Cerams, ka es varēšu noņemt fonu troksni, jo te ir puiši, kas aiz durvīm skaļi kaut ko diskutē. Un es sapratu, ka es nedarītu citādāk. Arī šodienā, kad liekas, ka viedāka, gudrāka vai kaut kā citādāk. Un es esmu ļoti pateicīga sev, jo tajā brīdī es Kristiānu mēģināju vest uz bērndārzu, kad viņam bija 3 gadi. Viņš ļoti raudāja. Viņš negribēja iet. Tas labi, šogad nebūs. 4 gados tieši tāpat un 5 gados viņš aizgāja. Un Kārlis aizgāja 3 gados. Un es to varēju darīt tāpēc, ka es biju ziedojusi to laiku. Ziedojusi laiku ar viņiem, balansējot to ar laiku, kad es strādāju. Kā rezultātā mēs varējām nopirkt māju, kā rezultātā mēs varējām daudz ceļot ar bērniem. Un es nepretendēju un nesaku, ka tas ir pareizais vai nepareizais scenārijs. Un katram tā situācija ir pilnīgi cita, bet es par to, ka tad, kad tu esi savā situācijā, tev jābūt ļoti godīgam pret sevi, kas ir tas, ko tu izvēlies un ko tu neizvēlies. Un tajā brīdī jau es sapratu, ko es izvēlos, bet es arī sapratu ilgtermiņā, ko tas dod, un ka tas ir tas, ko es izvēlos arī priekš tā ilgtermiņa. Un tas var būt tik daudzās tēmās pateikt sev skaļi. Tas, ka šodienā es daru tā, es izvēlos, vai tas, ka es šodienā izvēlos nemitīgi zaudēt savu vīru, es saprotu, ka ilgtermiņā es izvēlos vai nu tādas attiecības, vai nekādas. Vai tas, ka es šodienā pieņemu šādu lēmumu, tad ilgtermiņā tās būs citas sekas. Es tagad sapratu arī, kad man bija pirmie grūtniecības mēneši, man bija ļoti slikti. Man bija slikti, un man bija jāizvēlas, ko es daru. Vai es sevi spiežu un daru, vai es ļauju nedarīt, zinot to, ka es tikai savu Whispers of Freedom ceļu apzināti un aktīvāk biju sākusi iet. Janvārī, decembrī un aprīlī tagad, un tas jau bija forši iestartējies, un aprīlī pateikt, zini kā, es tagad nebūšu.
uz nezināmu laiku es apzinājos, ko es daru. Es apzinājos, ko es daru, es zināju, ko es izvēlos un ko es neizvēlos. Tā atklātība pret sevi. Kad es izvēlos iet uz algotu darbu, es apzinos, ko es izvēlos un ko es neizvēlos. Un tam nav plusu, vai tam nav tikai plusu, un tam nav tikai mīnusu. Runājot vēl par šīm te fanātismu un galējībām, vispopulārākais laikam ir, ne vispopulārākais, bet varbūt manā laukā tas ir populāri, ir antivakseri. Nezinu, kā to otru grupu sauc vakseri, un ir grāvis, un ir viens grāvis, un ir otrs grāvis. Un tie, kas ir tajos grāvijos, viņi nemaz nezin, ka viņi ir grāvi. Viņi domā, nē, man viss normāli, es tā kā vienkārši loģiski spriežu. Tā. Bet ir vai ne tie, kas saka, nē, viss ir tur tikai tā, un tikai tā, un otrs saka, viss ir galīgi garām, un visi mūs grib tikai noindēt, un vispār viss ir itī traki. Kamēr mēs dzīvojam noliegumā vai fanātismā par vienu vai otru pusi, tikmēr mēs nevaram ieraudzīt bildi kopumā. Tikmēr mēs neesam godīgi pret sevi, un tikmēr mēs patiesībā nevaram pieņemt lēmumu, kurš ir balstīts uz tādu apzinātību. Fanātisms un šie te grāvji rodas no bailēm, no sāpēm un no tā, ka mēs patiesībā nezinām, bet mēs akli sekojam kādam, kurš kaut ko stāst, kuram mēs ticam. Un es nesaku ne labi, ne slikti, katram savs, bet tiklīdz mēs ieņemam kategorisku pozīciju kaut kādā jomā, tādu fanātisku, un otru pusi pilnīgi noliedzam, tam var būt kaut kādi riski, jo sevišķi tas attiecas uz mums pašiem. Kā jābūt, kā jāaudzina bērni. Un tad, kad vēl sākas salīdzināšana un citu nozākāšana, mani bērni gan tā nē, vai šādi, atkal kaut kā tā tas ir ar tiem bērniem, ka atkal es tos bērnus. Šādi gan es nevarētu, šādi gan es nedarītu. Un tad vienmēr ir jautājums, bet iekāp tā cilvēka kurpēs un nostaigā viņu mūžu, un nostaigā viņa pieredzi un izvēles, un to, ko viņš ir redzējis, izdarot izvēli, kādas ir bijušas sekas. Un iespējams tās situācijas ir bijušas vairākas, kāpēc ir loģiski, ka viņš arī 3., 4. un 5. reizē pieņem šādu izvēli, kas tev nav saprotama. Jo tu neesi bijis tajās kurpēs. Un tāpēc tik ļoti bieži ir tas, tik līdz mēs nobrīnamies vai pasakam, man tā nebūs, tad ir tieši tā, lai tu mācītos, lai mēs mācītos, lai es mācītos pieņemšanu. Es atceros, kā man bija man pašai šis ir bijis ļoti daudzas reizes. Man tā bija ar krūts barošanu ar vecāko bērnu. Visu zinu teorijā, kā jābaro, kā var nebarot. Tas bija beigās tik grūti. Bija visādi šķēršļi un visi kā. Un tagad man saka Jurģis, viņš saka, tagad šis bērns, mums abi bērni bijuši mierīgi, šis jau arī būs. Mēs jau neesam tādi, mēs neesam tādi, kuriem ir tie nemierīgie bērni. Saka, šās vienkārši nesaka neko. Kā būs, tā būs, cerēsim, ka būs mierīgs bērns. Un pieņemšana, pieņemt cilvēku, nevis akceptēt, bet nevis, mums citreiz liekas, ka tajā brīdī, kad mēs pieņemam, ka tas izklausās tā, ka mēs arī tā darītu, bet tas nav par to, tas vispār nav par to. Tas ir par to, ka tu spēj pieņemt, apzināties vai vismaz mēģināt apzināties, ka mēs visi esam cilvēki un mēs vācam savu dzīves pieredzi un mēs veicam lēmumus balstoties uz savu dzīves pieredzi, uz to, ko mēs zinām, ko mēs saprotam, ko mēs redzam, ko mēs neredzam.
Bet tas nemaina faktu, ka mums katram pašam ir jāmācās būt apzinātam pašam pret sevi un veidot savu īpašo dzīru ar to, kas mēs tieši esam tieši tajās proporcijās. Un, jā, nemelojot sev. Nē, šis nav par mani, šis nav. Un tad sievietes, kuras jau plivinās mākoņos un viņas grib kaut ko dzīvē vairāk pašrealizēt, kurām būtu vajadzīga disciplīna aiziet uz transadejām un uz gongu meditācijām, kas viss ir forši, to visu vajag, bet atceries, ka tavs pieņemtais lēmums ir tas, kas tevi ved uz kaut kādu to rezultātu. Un tad, ja tu domā, ka tev, ja tu jau esi tāpat brīva, plūstošā un nekāda sievišķa būtne, vai tas, ko tev vajag, lai tu varētu iet pašrealizācijā, ir vēl stiprināt šo pusi, vai tomēr tā soma ir jāpārliek uz otru pusi un tāpat otrādi, vai tad, ja tu esi pārgudrs mindsetā, disciplīnā, rutīnās un visā šajā, bet tu kaut kur esi iestrēdzis, vai tiešām tev ir vajadzīgs kārtējais seminārs par mindsetu, kārtējais podkāsts par mindsetu, vai varbūt ir jāiemācās sākt sajust savu intuīciju un savas emocijas, jo tas vienmēr būs par balansu, kaut kāda mēra balansu, bet kamēr tu nepazīsti otru pusi, Kristianam regulāri kaut kas negaršo, viņš nepagaršo, bet viņš zina, ka viņam negaršo. Un tad tas ir par to pašu. Ja tu nezini, kā garšo sievišķā vai vīrišķā enerģija, vai tu nezini, kā garšo labas attiecības, tad kā tu vari zināt, ka tev to nevajag? Jo tik līdz mēs esam šajā, man to nevajag, es to negribu, bet patiesībā mēs neesam nemaz veselīgi tajā bijuši, tad tur vienkārši ir bailes. Kaut kā tā sen nebija šeit būts. Ček šeit atgriezties un ceru, ka jums ir forša vasara. Es zinu, ka droši vien kāds klausīsies šo ziemā. Tātad, jā, mēs esam pirms saulgriežu laikā, kad tumšs naktī nepaliek. Un ir saulaina diena. Tikā vēl visu vasaru priekšā. Lai jums ir skaisti. Un čau!